Nu, tad braucam tālāk. Ar ģeneratoriņu sīnusa signālam tikām skaidrībā priekš tām dziednieciskajām spolēm, tagad ar to pastiprinātāju pakāpi. Nu, vat šitāda tas schēmiņa ir, ko rādīja tur. To tagad uzlodēju visu. Redz, kur man te ir šeit sanāk tā. Barošanas bloks, šeit ir ģeneratoriņš un šitā ir tā schēmiņa, šitā plāksne. Tas pats pastiprinātais uz tiem 3 tranzistoriem. Nu, redz, kur plāksnīti tā, apmēram celiņi izskatās. Šitai schēmiņai. Nu, var izmantot arī, teiksim, savādāku. Var šitādu te mikroschēmu AD 815A, redz, kur schēmiņa. Vispār šitā arī labus rezultātus man parādīja, redz, kur es salodēju. Šito arī var taisīt. Vienīgi barošanas bloks viņam, redz, kur uztina to divpolārais barošanas bloks, transformatoru nācās tīt te tādu stabilizatoru, taisīju uz 2 pleci. Nu, tur ir ko pačakarēties, bet nu šitas vienkāršāk. Te vienkārši adapters 24 volti, viss tas pats. Tagad schēma man pieslēgta, iet 24 volti, 40 mA patēriņš, 8 volti, tas barojas no tā paša ģeneratoriņš. Tā, lūk, kas mums notiek. Ģeneratora signāls ir zilais, nāk no ģeneratora. Dzeltenais no pastiprinātāja, bet tagad ir piejūgts klāt. Kādi ir plusi? Mēs varam redz, kur amplitūdu mainīt. Tā, paregulēšu. Amplitūda mainās no 5 volti un līdz 12 volti apmēram, ja? Varam mainīt. Un plus vēl varam pārslēgt signālu. Tagad iet sīnus un pārslēdzam uz meandra signālu, kurš dažreiz arī noder. Tāda apmēram funkcija. Nu, tagad pieslēgsim spoles pie ģeneratoriņa, apskatāmies. Tā. Lūk, spole pieslēgta. Iedegās mums te rekur tādi visi tie indikatoriņi. Redz, kur redzam, diodītas deg. Redz, kur uz malu arī. Visas šitās. Un redzam, ko uz osciloskopu uzreiz tā. Atslēdzam vēlreiz spoli. Atslēdzu spoli. Un pieslēdzu spoli. Imploziju uzreiz mēs redzam. Parādās implozija. Un redz, mēs varam noregulēt frekvenci. Tagad tieši trāpījām implozijā. Tagad arī vispožāk deg šitās te diodītas mums. Redz, kur bišķi nost vai pāri nodziest. Un tagad ir tieši tur, kur vajag. Patēriņš uzreiz ir 170 mA, kā spole pieslēgta. Pārējais viss tas pats. Tā. Un pārslēdzot signālu, tagad pārslēdzam uz meandru. 250 mA patēriņš. Pārslēdzam atpakaļ 17 mA. Tā, un tagad šitas signāls ir dzeltenais, tas no pastiprinātāja 11 volti RMS 8,65. Un tagad pārslēdzam no ģeneratora, tā, no paša ģeneratoriņa nāk 1,68 volti, tas ir zilais. Un tas dzeltenais jau ir
šitas jau uz pastiprinātāja gala ir uz spoli iet 11 voltu no pīķa līdz pīķim. Nu, apmēram tā, sinus tīrs, smuks, ideāls, viss notiek. Vot, nu, tas apmēram viss, ko gribēju parādīt. Nu, te viss kopā viņš tā man izskatās. Nu, principā būs šitāda kastīte, te būs regulācijas, te vēl slēdzīte pieliks, un tas viss man nāks vat šitādā kastīte. Te tie regulātori, nu, tagad man te, redz, kur slēdzīts atsevišķi, un šitie frekvenci regulēt, un šitas ir regulēt amplitūdu. Tā kā 2 regulātoriņi, tos nelikšu, te nav vajadzīgs nekas, mēs visu varam ļoti labi rekur pēc indikatoriņiem skatīties, visas stēles. Bet kā noejam nos no frekvences, viss nav vairāk. Uztrāpam, atrodam vispožāko, tā arī varam, ja zinām spoli, ka, ja ir noskaņota pareizām frekvencēm, atliek tik, redz, kur atrast vispožāk, kad deg indikatoriņš. Kā indikatoriņu uztaisīt, arī vēlāk parādīšu. Nu, apmēram tādas tās lietas, tā kā ot šitā schēmiņa parādīja, ka ļoti labi darbojas, ļoti primitīva. Šito var cept augšā. Un šitā arī labi parādīja, kā pastiprinātāja uz šitās mikroschēmas. Tā kā var cept augšā ģeneratoriņu, gala pastiprinātāju, un viss notiekās. Visiem veiksmi!